Mans uzdevums ir stāstīt par šajā grāmatā, kas tev ir iznākusi pagājušā gada decembrī, karojošā piemiņa, ietvertajiem pētījumiem. Faktiski manās 20 minūtēs ir jāizstāsta divas lielas grāmatas nodaļas. Vienu esmu rakstījusies viena pati, otru kopā ar kolēģiem Klintu Ločmeli un Olgu Procevsku. Protams, kā šajā laikā šīs divas nodaļas es nespēšu tā perfekti un labi izstāstīt, bet, kā vienmēr, galvenie akcenti. Un, protams, kā visu pētījumu pilnībā var izlasīt šajā grāmatā. Un, protams, kā veidojot šīs publiskās lekcijas gan par 16. mārtu, gan 9. māju un arī nākamo lekciju, kas būs veltīta 14. jūnijam, mēs uzdodam jautājumu, kāpēc. Kāpēc ar šīm dienām ir, kāpēc šīs dienas vispār ir, kāpēc ir pretrunas, kāpēc ir šaubas, kāpēc uz 16. marta lekciju mūsu šī auditorija bija pārpildīta, bet savukārt tagad vietas ir daudz visiem. Un, protams, skatīsimies, kā būs ar auditoriju 14. jūnijā un kāda būs mūsu pašu interese un attieksme. Runājot par to, kāpēc ir šīs divas dienas, kā arī mums mēdī pirms šī pasākuma uzdeva šo jautājumu, kāpēc ir divas dienas. Faktiski ir divi piemiņas dienu kalendāri, kas joprojām ir spēkā un darbojās. Latvijas Republika pār nacismu sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu ir izvēlējusies 8. māju, tādējādi iekļaujoties Eiropas kultūras tradīcijā, kur jau kopš 46. gada 8. mājas tiek atzīmēts kā nacismu sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Savukārt Krievijas federācija ir izvēlējusies turpināt PSRS iesākto tradīciju, ka 9. mājas ir Padomju Savienības uzvaras diena Lielajā Tēvijas karā, vai arī šajā turpinājumā tātad Krievijas uzvara Lielajā Tēvijas karā. Redzam, ka likumdošanas aktus arī vienu no otru šķir 50 gadi. Un arī var sacīt, ka Latvija un tās vēsture ir noteikusi to, ka, lai gan Latvija ir savs atceres dienu kalendārs, tomēr kaimiņos esošās valsts atmiņu atceres dienu kalendārs un vēsturiskā tradīcija arī ir pie mums klāt esoša un jūtama. Varētu teikt, ka mans nākamais uzdevums ir žigli izstāstīt uzvaras dienas vēsturi. Nevis kara vēsturi, bet tieši uzvaras dienas, kā komemoratīva, kā atceres, kā ideoloģiska pasākuma vēsturi. Un raugoties uz padomu periodu, var uzreiz iezīmēt 3 atšķirīgus lielus posmus, kuru simboli faktiski ir Padomju Savienības līderi, un kas arī ļoti uzskatāmā veidā pasaka to, kāda bija šo līderu un varas elites attieksme pret svētkiem un vēlēšanās izmantot savas valsts politikā. Protams, ka viennozīmīgi Staļina periodā Staļins identificē sevi ar to, ka tā ir viņa uzvara. Bet visnotaļ par šo lieko elementu kļūst paši karavīri, jo uzvarētājiem totalitārā valsts ir jābūt vienam, un uzvarētāji nevar būt daudziem miljoni cilvēku ar savām varbūt režīmam nevienmēr izdevīgajām biogrāfijām. Tālāk nākamais periods nāk ar Staļina laika noliegumu. Protams, ka Hruščovam Staļina sasniegumi nav vajadzīgi. Viņam ir savs skatījums. Un nākamais posms nāk vēlreiz ar šo atgriešanos, ko Leonīda Brežņeva administrācija ir ņēmusi savā pūrā. Esmu arī nākamajos slaidos uzlikusi detalizētāku apskatu, kādas bija šī katra perioda attieksme pret
uzvaras dienām. Protams, ka šobrīd lasot literatūru, lasot pētnieku atzinumus, pētnieku stāstus, savāktos materiālus, fantastiski ir šī tēma, cik lielā mērā Staļins un viņa administrācija baidījās no pārmaiņām un baidījās no frontiniekiem, no cilvēkiem, kas ir sapratuši savu spēku, savu varēšanu, un cik lielā mērā režīms darīja visu, lai nosvītrotu šo pārliecību un to sajūtu, kas bija daudziem kara laikā, ka pēc kara viss būs savādāk, ka vairs nebūs tā kā 30. gados, ka vairs nebūs 30. gadu represiju mehānisma un daudz citu lietu. Bet tomēr režīms strādā ļoti labi, totalitārā vāra, veidojot jaunu vidusšķiru, jaunu eliti, kas balstās uz dažādām piemaksām, materiāliem, labumiem un kaut kādā mērā arī atstaro sava laika pasaulē dzimstošo patērniecības kultūru. Ļoti labi kā instrumentu izmantoja Krievu nacionālismu. To arī raksta pētnieki, ka tieši 40. gados Padomju Savienība bija ļoti tuvu, lai tā kļūtu par Krievijas valsti un ka šīs internacionālās vērtības tiktu vispār noliktas malā. Un vēl varētu teikt, par ko frontinieki tagad savās atmiņās pauž izbrīnu un ļoti lielu sašutumu, tas, ka 47. gadā vispār 9. māju izņēma no lielo valsts svētku kalendāra un arī samazināja piešķirtās invalīdu pabalstus, arī citas tās nelielās privilēģijas, kas bija piešķirtas cilvēkiem, kas atgriezās no kara. Un 9. mājas Padomju Savienībā Staļina periodā kļūst par parastu darba dienu, kur notiek kaut kādi šauri sarīkojumi. To arī ļoti labi apliecina Latvijas šī sarīkojuma telpa ģeogrāfija. Ja 45. 46. gadā svētkus svinēja uz lielākajos pilsētas laukumos un lielākajās pilsētas zālēs, tad kopš šī dekrēta arī Rīgā svētku svinības tiek iebīdītas Baltijas kara apgabala virsnieku namā, mazā slēgtā drošā vietā, neko daudz. Un galvenie svētki Staļinam, protams, ir 7. oktobris, lielā oktobra sociālistiskās revolūcijas gaddiena, kurā arī tiek ielogots lielais Tēvijas karš, jo 7. novembra parādi, kas notika 41. gadā un arī notika pārējos kara gados, tiek pasludināti par galvenajiem padomu tautu mobilizējošajiem pasākumiem, lai sekmīgi cīnītos pret nacistiem. Par Hruščova posmu jau arī teicu, ka šajā gadījumā, protams, ka Staļins nav vajadzīgs un nav vajadzīgs iepriekšējais koncepts, ka uzvarētājs ir bijis tikai viens. Varētu teikt, ka no vēstures zinātnes viedokļa raugoties pozitīvā lieta ir tā, ka vēstures stāstos parādās arī šīs kara negatīvās puses. Proti tiek runāts par to, kā vara iemet kara mašīnā ārkārtīgi daudz cilvēku dzīvības. Tiek runāts arī par šajā gadījumā nedaudz tiek runāts par varas atbildības jautājumiem. Bet Hruščovam vēsture nav vajadzīga, ir ticība kosmosam, ir ticība citiem nākotnes zinātniski tehniskajiem sasniegumiem. Brežņeva laika posms nāk ar jaunu uzvaras cildinājumu. Varētu teikt, ka uzvaras dienas vēsture saka to, ka 65. gadā vienkārši kolosāli tika uzkonstruēti jauni padomu svētki, jo 65. gadā, kad vēl ir zinām neskaidrība, kas tad tur īsti notika varas elitē, kā tur tas Hruščovs pazuda un viņa vietā nāca jauna elite un jauns vadonis. Un tad šie svētki uzdevums ir lielā mērā novērst tās šaubas, ka režīms ir nestabils, režīms iegūst sev jaunus atbalstītājus un arī Brežņeva periodā tiek veidota īpaša veterānu politika. Kara veterāni kļūst par īpašu sociālo grupu, kura Padomju Savienībā sāk baudīt privilēģijas, vienlaikus arī nonākot konfrontācijā ar pārējo sabiedrību. Jo milzīgā deficīta māktajā Padomju Savienībā tie cilvēki, kuriem ir kaut nelielas privilēģijas iegūt sev vairāk materiālos labumus nekā pārējiem, kļūst arī par daudzu naida objektu. Un šajā laika posmā ļoti lielā mērā, ka padomu kultūra strādā, lai radītu
šo uzvaras stāstu, varenas, skaistas, pašaizliedzīgas uzvaras stāstu, tiek radīti simboli, apbalvojumi, pilsētas varones, pasniegti apbalvojumi cilvēkiem, pilsētām, un šie svētki ir PSRS galvenie svētki. Protams, kā arī rāda mūsu pētījumi, piemēram, pagājušajā gadā uzrakstītais Evas Jēkabsonas bakalaura darbs, tad arī atsevišķos gadījumos šie svētkiem ir nedaudz jāpiekāpjās, kā tas ir piemēram 1980. gadā, kad Maskava gatavojās Olimpiskajām spēlēm, tad PSRS starptautiskajām prestižām pietiek ar olimpiādi. Šiem svētkiem ir daudz mazāka loma. Bet tad, kad vajag, tad šie svētki visnotaļ ir uzmanības centrā. Un, protams, kā Leonīda Brežņeva, kā valsts vadītāja tēlā, tas, ka viņš ir bijis frontinieks, tas, ka viņš ir bijis virsnieks, tam ir ļoti liela nozīme. Un faktiski viņa šī tēla galveno pozitīvo pusi arī veido šīs vēstījums, viņš kā kara dalībnieks, viņš kā uzvarētājs. Gorbačova perestroika, protams, nāk ar zinām neskaidrību. 1985. gadā uzvaras diena tiek nosvinēta vecajā tradīcija ietverā, kaut gan pētnieki raksta, ka Krievijā ir bijis jūtams arī šo svētku svinībās, ka kaut kas notiksies, kaut kas būs savādāk. Bet pārmaiņas pamatā nāk ar atklātības laika posmu, ar to, kā publiskajā telpā kļūst ar vien skaidrāk zinām Padomju Savienības noziegumi. Vispirmām kārtām Katīņas lieta, Molotova-Ribbentropa pakts, un arī tiek runāts par to, kāda ir bijusi šīs uzvaras visnotaļ patiesā cena, bet katrā ziņā tas šoks, kas noticis Padomju Savienībā, proti šīs varas kriminālās darbības pret saviem valsts iedzīvotājiem, ir galvenā perestroikas tēma. Ja mēs raugamies uz Latviju, protams, pēc Otrā pasaules kara pati ir šī PSRS vēstures lietotāja daļa. Faktiski jau mūsu publiskajā telpā nevar pastāvēt kā totalitārā valstī vēstures alternatīvas. Bet arī lietojot šo vēsturi ir jāskatās uz šo kara bilanci. Šajā slaidā ir Latvijas kara bilanci. Tas ir Latvijas iedzīvotāji, kas karā bija iesaistīti Vācijas pusē, un otrā pusē ir PSRS pusē. Kā jūs redzat, iesaistīto skaits ir nedaudz atšķirīgs. Vācijas pusē ir bijis vairāk cilvēku, bet redzat, ir vēl viens skaitlis, kas gan ir vienāds. Tas ir kritušo skaits abās pusēs ir bijis vienāds, un var teikt, ka principā tas ir milzīgs totalitārismu noziegums pret Latviju un tās cilvēkiem. Uzvaras svētki Latvijā, protams, šajā gadījumā ir šajās divās telpās drīkst un nedrīkst. Nedrīkst faktiski runāt neko labu par Latvijas valsti, par tiem cilvēkiem, kas kaut kādā mērā ir bijuši iesaistīti nacistiskās Vācijas karaspēkā. Protams, ir pilnībā likvidētas jebkuras piemiņas vietas, un es domāju, ka šis arī jāsaka vēlreiz jālieto vārds noziedzīga akcija, kas nozīmē visus pretinieku kapu likvidāciju Padomju Savienības teritorijā, tostarp arī leģionāru kapu likvidāciju, un šī zīme tiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti pārsvarā piespiedu kārtā Vācijas pusē karojošajo karaspēkā, tiem ir šīs otršķirības zīmogs visas Padomju Savienības pastāvēšanas laikā. Par šo tēmu jau mēs esam runājuši mūsu iepriekšējā lekcijā. Un, protams, ir jautājums, ko drīkst un kas ir jādara. Protams, ir šī iekļaušanās Padomju atmiņas kultūrā, Padomju svētku kalendārā, Padomju brāļu kapu kopšanas kultūrā, un, protams, arī Latvijas sabiedrībā tiek lietoti padomju mēdīju produkti, padomju ideoloģijas produkti. Un, kā jūs zinat, ļoti bieži šobrīd arī tiek lietots tas, kāda bija Padomju Savienība, proti, kā Padomju Savienības sabiedrība, protams, var teikt par ideoloģijas, viņi var nodēvēt par ideoloģijas patērniecības sabiedrību. Šīm daudzām lietām ir dažādas puses, gan mēs teiktu sliktā, gan labā puse. Katrā ziņā brāļu kapu kopšanas kultūra vienmēr nes ļoti izteiktu vispār cilvēcisko vēstījumu un ir
jebkurā gadījumā cieņa par nelaikā pārtrauktām cilvēku dzīvībām ir kultūras pozitīvā daļa. Varētu sacīt, kā visnotaļ savijās kopā Otrā pasaules kara atcere ar 130. Latviešu strelnieku korpusa atceres tradīciju, kas visnotaļ ir arī pietiekami sarežģīta tēma, kas arī varbūt tikai šais laikos pēdējos gados no jauna aizvien vairāk mums sāk virmot publiskā telpā un mēs sākam domāt par šiem jautājumiem. Protams, ka pēc Otrā pasaules kara varbūt, tātad mēs varam runāt par PSRS pusē karojošajiem daudzajiem tūkstošiem cilvēku. Tātad, ko darīja šis korpus, kurā bija tomēr iesaistīta liela daļa Latvijas teritorijā dzīvojošo cilvēku? Tātad, protams, ka piemiņa ir kaps sakārtošana Latvijā un Krievijā, atsevišķos gadījumos kritušo pārapbedīšanu, jo, kā liecina vairāki stāsti, kas ir mūsu rīcībā. Tad daudziem strelniekiem bijušajiem tas ir milzīgs šoks, kādā veidā viņi ierauga 40. un 50. gados esošos savu biedru kapus Krievijā, un tāpēc gandrīz stihiski tiek mēģināts, ko var pārapbedīt un apvest mājās. Atcere. Tātad regulārie veterānu pasākumi sākās pēc 1956. gada, kad tiek likvidēts 43. gvardas Latviešu strelnieku divīzija. Tad rodās jēga atcerēties šo divīziju. Ir pagājis zināmā mērā 10 gadi kopš kara, pirmās brūces ir apdzījušas. 50. gadu beigās sākās regulāri veterānu pasākumi. Pār divīziju parādās mēdījos aizvien vairāk informācijas, taču šos notikumus maina 1959. gads, kad Latvijā mainās politiskā elite. Vai to, ko mēs esam ieraduši apzīmēt ar iedzienu nacionāla komunisma sagrāvi. Tad faktiski arī Latviešu strelnieku divīzijas vēsture iet milzīgā klusuma zonā. Jo jāsaka tā, ka Latviešu strelnieku divīzijās bija iesaistīti daudzi cilvēki, kurus Latvijas vēsturē mēs pieminam ar pozitīvo jēgu, proti nacionālu komunistu spilgtākie pārstāvi Edvards Berklaus, Valdemārs Kalpiņš, Vils Krūmiņš, Pauls Dzērve un tā tālāk. Un šo cilvēku atbīdīšanu no varas faktiski nozīmēja arī šīs atmiņas daļas noliekšanu. Mēs varam, protams, šobrīd teikt, ka dīvaini, jo no otras puses tā, protams, ir šī uzvaras stāsta daļa. Un kā arī raksta vēsturnieki, arī vēlākajā laika posmā, šīs divīzijas vēsture ir bijusi vēsturniekiem nērta tēma un arī žurnālistiem nērta tēma. Pēc tam, kad Brežņeva administrācija atgriez apritē uzvaras svētku kā galvenos PSRS svētkus, lielā mērā 130. Latviešu strelnieku korpusa atceres tradīcija iekļāvās šajā kopējā padomju svētku tradīcijā. Būtu, protams, jāuzdod jautājums par to, cik lielā mērā 130. korpus ir Latvijas vēstures daļa, jo ļoti bieži šis jautājums arī tiek uzdots, jo tiek teikts, kas tie bija par cilvēkiem. Galvenokārt ir šīs trīs versijas, tiek teikts, ka viņi bija nodevēji, tiek teikts, ka viņi bija cīnītāji pret nacismu, tiek teikts, ka viņi bija saprātīgie cilvēki vai cilvēki, kuriem nebija izvēles un kuri iesaistoties šajās militārijos formējumos ir pasargājuši sevi, savas ģimenes no deportācijām. Ja mēs skatāmies uz statistiku, ir šeit divi slaidi ar statistiku. Pirmā statistika ir 201. vēlāk 43. gvardas Latviešu strelnieku divīzijas etniskā sastāva statistika. Sākotnēji šajā divīzijā bija 90% no personāla sastāva bija Latvijas iedzīvotāji. Mums nav statistikas par Latvijas iedzīvotājiem, bet ir tikai šī etniskā statistika, ko ir izveidojis savulaik vēsturnieks Vasilijs Savčenko. Mēs redzam, ka 41. gada decembrī šajā divīzijā, kā mēs varam teikt, latvieši, vai tātad visdrīzāk cilvēki no Latvijas ir 51%, un šajā divīzijā ir ļoti daudz
Latvijas ebreju, un arī to uzskata par sarkanajā armijā ļoti netipisku situāciju, ka 17% no personāla sastāva veido ebreju. Un arī, ja mēs skatāmies pret Latvijas Republikas kopējo statistiku, kā tā bija pirms Otrā pasaules kara, tad šie 17% tas ir ļoti daudz. Tad pakāpeniski, protams, kā mēs redzam, latviešu un ebreju rezerves izsmeļās, un šeit šī proporcijas daļa samazinās, un līdz tam brīdim, kamēr divīzijas šķērso Latvijas robežu. 45. gadā, kā raksta Vasilijs Savčenko, pēc viņa datiem Latvijas šīs divīzijas daļās 60 līdz 90% bija Latvijas iedzīvotāji. Varbūt precīzāka ir šī 308. vai 2. strelnieku divīzijas, kur izveido 44. gadā statistika, sākotnēji šo divīziju formē Krievijas teritorijā. Mēs redzam latvieši, tātad, kas ir vairāk saistām ar Latviju, ar Krievijas latviešiem ir 35%, un tad, kad ir sākusies Latvijā mobilizācija, tad šī daļa pieaug. Var sacīt, kas tad ir bijuši šie ļaudis. Visnotaļ ir vienmēr jāatcerās tas, ka šajās militārajos formējumos bija ļoti daudz mobilizēto Latvijas cilvēku, vairāk nekā 57 000, 44. gadā, un kā liecina atmiņu stāsti, tad sarkanajā armijā tika iesaukti visi tie, kuri bija pamukuši no nacistiskās mobilizācijas, kuru Vācijas struktūras bija izbrāķējušas veselības stāvokļa dēļ un tā tālāk, bet šajā mirklī viņi nonāk sarkanās armijas sastāvā. Un, kā mēs zinām, ļoti bieži Kurzemē arī satiekās dēls pret tēvu vai brālis pret brāli. Esmu ielikuši šajos slaidos šo 69. gada bildi, kas, manuprāt, varbūt precīzāk raksturo vienkārši tos cilvēkus, kas bija iesaistīti sarkanajā armijā. Kā jūs redzat, tā ir lauku bilde, pārsvarā tie ir kolhoznieki, redzat kājiņas sabristas, sejas drūmas, nogurušas. Tāda ir šī 60. gadu Latvijas ikdiena, jo pamatā jau arī šie 57 000 cilvēku jau bija, tāda kā vairums padomu Latvijas cilvēku. Un tāpēc arī domājot par šo vēstures daļu, tā ir Latvijas vēstures daļa, un šie ir Latvijas cilvēki. Tad manas pēdējās 5 minūtes, kā mums norādīja Matiņš Kaprāna kungs, ir tālākais stāsts, kas ir arī visnotaļ uzrakstīts mūsu publikācijās, kas notiek pēc PSRS sabrukuma. Varētu sacīt, ka šeit ir šie divi posmi no sākuma vēl 90. gados turpinojošas destabilizācija, Krievijas negatīvā identitāte, jo šo sapratni par to noziegumu nastu ir grūti cilvēkiem pieņemt, un pēc tam ap 2000. gadu uzsāktais Putina kurs, kas nozīmēja atteikšanos no staļinisma, terora relativizāciju un uzvaras definīciju kā PSRS un Krievijas pastāvēšanas vēsturiskās jēgas jēgas kodolu. Un, protams, ka šajā gadījumā veidojas konfrontējošā situācija starp Krieviju un Baltiju. Nolieguma pāridarījums Baltijai ir amorāls, un arī diskreditēt šīs jaunās valstis, kuras mēģina atgūt pašapziņu un jēgu, arī, es teikšu, ir amorāli. Un tāpatās arī veicināt sabiedrības šķelšanu, teikšu vēlreiz, ir amorāli. Latvija, protams, mācās savu demokrātiju. 90. gadi ir šis laika posms, kad notiek attālināšanās no padomu ideoloģijas un tas, ka viss, kas ir bijis padomu laikā, ir bijis uzskatāms par sliktu. Par to stāstīs vairāk nākamajās prezentācijās, kā tas izskatās mēdījos un mūsu novērojumos. Gribu teikt, ka 2000. gadi ir nākuši pie mums ar konfrontāciju, šķeļot atmiņas dažādu Latvijas iedzīvotāju kopienu vidū un radot mums visnotaļ daudzas varbūt problēmas, kas mums rada šaubas par savu drošību, par savu stabilitāti, par savu pašapziņu. Vēl jautājums par Latviju un atmiņu, par to, cik lielā mērā Latvijas sociālo atmiņu ietekmē Eiropas un Krievijas sociālā atmiņa.
Jautājums ir, kā pieminēt tālāk, ar to man arī ir jābeidz. Nu, nenoliedzam, ka Latvijas ceļš ir iekļaušanās Eiropas atmiņu kultūrā un arī Latvijas atmiņas iekļūšana tajā. Pagātnes uzdevums vienmēr ir atgādināt, lai nepieļautu to, jo Latvijā ir notikuši ārkārtīgi daudz noziegumu Otrā pasaules karā. Vienu jau es minēju, proti, tā ir mobilizācija totalitāro valstu armijās, un, protams, ir tas, ko es līdz šim neesmu minējis, tas ir milzīgais noziegums holokausts, kad tika nogalināta Latvijas ebreju kopiena un arī varētu teikt, tika nogalināta ļoti liela daļa Latvijas pilsoņu. Un tas ir, protams, ir šī morāls mācība, ka nekad nedrīkst būt tā, ka ir situācijas, kad viena cilvēka drīkst nogalināt otrus cilvēkus, kaut kādu viņu izdomāt, pieņemt iemeslu dēļ, bet vispār cilvēkus nogalināt nedrīkst. Un tāpēc arī šī pagātnes atcerēšanās vienmēr ir morālās attīrīšanās ceļš, kuru domājums izvērtējot sadarbību gan ar nacistisko, gan padomu režīmu, mēs visnotaļ veidosim. Ko mēs iesakām? Proti mēs pagājušā gada decembrī līdz ar šo grāmatu prezentējam grāmatu Divas puses latviešu kara stāsti, kas, tiemžēl, šobrīd jau Latvijas grāmatnīcās ir izpirkti. Pagājušo nedēļu redzēju vēl tikai 2 eksemplārus Maiņu ielā, bet citur ne. Un kas arī stāstīja par šīm divām pusēm un par kara ikdienu un dzīvi. Un es noteikti gribu savas prezentācijas beigās palepoties, ka jau pirms 4 stundām ir sākusies šīs grāmatas Kājām gājies karā drukas darbi, un ka šī grāmata ir Veras Kacēnas nacionāla komunistes kara korespondentes, sanitāres, tā saucamais atvilknes literatūras darbs, grāmata, ko viņa rakstīja padomu periodā ne priekš publicēšanas, bet priekš sevis. Gribētu teikt kaut kādā mērā protestējot pret Brežņeva laikmeta kara laķējumu un veidoja šo stāstu par to, kāds viņas redzējumā ir bijis 21. un pēc tam 43. Latviešu strēlnieku divīzijas kara ceļš un kā cilvēki ir bijuši karā. Viss, paldies!